Raidījuma Soli priekšā 3. sezona atgriežas pie skatītājiem. Šajā sezonā esam ne tikai soli priekšā, bet kopā ejam arī soli tālāk. Jauns vadītājs, jauni partneri, jauni ieteikumi, lai kopā dzīvotu videi draudzīgāk. Šodien es atrodos ārkārtīgi skaistā vietā Elejā, kur kopā ar Daigu noskaidrosim, ko tad īsti nozīmē degradētās teritorijas. Sveika, Daiga! Sveiki! Es esmu atbraucis ar tādu diezgan dedzīgu vēlmi uzzināt, ko nozīmē degradētas teritorijas, un es zinu, ka jūs varēsiet man palīdzēt. Nu, principā, Elejas parks noteikti nav degradēta teritorija, bet mēs pēc tam parunāsim citā kontekstā par to. Degradētas teritorijas ir tādas teritorijas, kuras ir pamestas un ilgstoši netiek izmantotas. Un, respektīvi, šādas teritorijas ir ļoti svarīgi kaut kādā veidā atdzīvināt, atgriezt atpakaļ apritē, lai viņas tiktu izmantotas, lai viņas tiktu pienest kādu ekonomisko labumu. Varbūt viņas būtu kā ekoloģiski tādi vērtīgas teritorijas, cilvēku pulcēšanās vietas. Degradētas teritorijas var būt ļoti, ļoti dažādas. Tās var būt pamestas ražošanas teritorijas, tās var būt aizaugušas lauksaimniecības zemes, pamestas ēkas vai dzīvojamie kvartāli. Un līdz ar to arī tie rīki, kā mēs viņus atdzīvinam, var būt ļoti, ļoti dažādi. Un kāpēc ir nepieciešamība tieši atdzīvināt šīs degradētās teritorijas? Ja mēs runājam par tādu ilgspējīgu vietu attīstību, tad zeme, teritorija ir viens no vērtīgākajiem resursiem, kurš mums būtu jāizmanto un jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Un ir arī veikti pētījumi, kuri rāda, ka, piemēram, ja tāda pamesta teritorija atrodas pilsētā, tad tas savu veidā uzliek tādu kā zīmogu, ka tā varbūt ir tāda nelabvēlīga vide vai cilvēkiem nepatīkama vide, viņi negrib tur dzīvot. Bet ja mēs šādu teritoriju atdzīvinam, tad tas var arī piesaistīt gan investorus pēc tam nākotnē, gan arī ļaut cilvēkiem dzīvot, baudīt šo teritoriju, varbūt veidos jaunas darba vietas, varbūt šī teritorija kļūst arī par parku vai vienkārši ekoloģiski vērtīgu vietu. Šis te parks tātad nav degradēta teritorija, bet šeit Elejā noteikti tāds degradētas teritorijas kaut kur mēs arī varam sastapt, vai ne? Es domāju, ka Latvijā mums, diemžēl, ir daudz, kur vēl saglabājušās tādas degradētas teritorijas, kas galvenokārt ir bijušās rūpniecības teritorijas vai bijušās militārās teritorijas, kurās ir daudz pamestu ēku, kuras ir bīstamas, kurās ir varbūt pat piesārņojums ar dīzeļdegvielu vai citiem šiem elementiem. Un līdzīgu teritoriju mēs arī palīdzējām risināt Ludzā. Un tā bija bijusi linu fabrika, kur mēs arī kopā ar maniem kolēģiem gan pētījām šo te piesārņojumu, gan analizējām, kā šo teritoriju varētu attīstīt, lai tā piedāvātu gan iespējas varbūt turpināt šo te ražošanu, gan arī cilvēki varētu šo teritoriju izmantot. Tā kā šīm teritorijām ir milzīgs potenciāls, lai viņas varētu atkal kļūt par lielisku pilsētas daļu. Bet, Daiga, ko tad īsti nozīmē teritorija iedzīvināšana? Varbūt var paskaidrot. Nu, faktiski teritorija iedzīvināšana nozīmē jaunu, vēl papildus funkciju piešķiršanu, kas ļauj šo teritoriju izmantot ļoti daudzveidīgi. Un tāpēc mēs esam šeit, Elejas Muižas parkā, lai redzētu, kā šo rīku izmantoja vēl vienā mūsu projektā. Un par to pastāstīs Natālija, kolēģe mani. Sveiki! Vispār uzreiz man tev jāsaka, ka mēs esam ļoti zīmīgā vietā. Ne tikai priekš Zemgales, bet arī priekš šī parka. Šīs ir Elejas tejas namiņš visā savā skaistumā un krāšņumā, bet ir jāsaka, ka pirms kāda brīža viņu arī varēja saukt sava veida par degradētu objektu. Mēs ienāksim pēc tām izstāžu zāli, es tev parādīšu bildes, tu neticēsi savam acīm. Un mēs izstāžu zāli redzēsim arī vienu elementu, kas saglabājas no oriģināla pēc restaurācijas. Un šobrīd ir to, ko Daiga arī stāstīja par iedzīvināšanas pasākumiem. Tejas nāmiņš, ka viens maziņš objekts milzīga parka, kas ir vairāku 10 hektāru lielumā, spēja izdarīt ļoti, ļoti daudz šim parkam. Šobrīd viņš veic ļoti daudzas funkcijas. Te var salauzties, te var padzert tēju, te notiek dažādi semināri, te notiek ekskursijas, tematiskas, vēsturiskas, ļoti daudzas lietas. Ja? Un vēl papildus arī šīs, ka tāds kultūrvēsturiskais objekts un atjaunots kā arhitektoniskais sniedz šai vietai šo īpašo vēsturisko garšu, kas vēsturiskiem parkiem ir ļoti būtiski.
Izskatās, ka jums ir ļoti labi sanācis iedzīvināt šo te tējas namiņu. Es tad nevaru sagaidīt, kāds namiņš izskatījās pirms pārvērtībām. Aiziet! Wow! Tāds, nu, lūk, izskatījās tējas namiņš pirms iedzīvināšanas. Nu, vienkārši fenomenāli. Kāds tagad ir pārmaiņas. Kas šī vispār ir par vietu, kur šobrīd atrodos? Nu, redzi, šeit var ne tikai tēju padzerties, bet šī ir izstāžu zāle, kas, starp citu, ir veidotā tieši ar domu, ka parādīt šīs muižas un muižas parka vērtības. Starp citu, atpazīst elementu. Mēs tikko viņu redzējām tējas namiņu. Jā, un šis ir oriģinālais elements. Viņš šeit arī, principā, šajā ekspozīcijā ir ieliks iekšā. Bet šī izstāžu zāle, patiesi sakot, šeit mēs varam runāt par šo ilgspēju, jo šī izstāžu zāle šeit veids ļoti daudzas funkcijas. Šeit notiek ne tikai izstāde, pašvaldība mēģina arī šo vietu atkal atdzīvināt ar to, ka šeit ir gan tie, kas iedzīvotāji, ja, ka viņam notiek savi pasākumi, šeit notiek mākslas skolnieku izstādes, ja. Šeit var notikt dažādi pasākumi, koncerti, Ziemassvētku te ir noticis. Ja. Un tas viss ir tāds, kā viens objekts, kas spēj šai vietai piešķirt šo jaunu funkciju. Tā kā muižas vairs nav, muižnieks te vairs nedzīvo, bet cilvēkiem šeit savādāk nav ko darīt. Un, lai būtu šī jēga šai telpai un vietai, šeit izveidot šādu multifunkcionālu ēku. Kaspar, ko tagad tu domā par degradētām teritorijām? Nu, patiesībā šodien es ļoti daudz ko ieguvu, es ļoti daudz ko uzzināju, un tagad es zinu, kas ir degradētas teritorijas, un zinu, kā tās var iedzīvināt, bet man liekas tā galvenā atziņa, ko es šodien esmu ieguvis, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs arī ir līdzatbildīgs par to, kādā teritorijā mēs dzīvojam. Tāpēc, mīļie draugi, cenšamies iedzīvināt arī savu apkārtni. Gatavo zaļi sadarbībā ar Krodziņu pie brāļa. Čau, čau! Čau! Vai esi gatavs šodienai? Esmu gatavs, jā. Jo šodien es ar tevi pagatavošu kaut ko tādu, ko tu līdz šim domāji, ka neesi gatavojies un neesi ēdis. Gatavs? Jā, esmu gatavs. Nu tad aiziet. Tadā! Tā, nu es tev došu testēt. Tas ir kaut kāds viss spāniņš. Kaut kas tāds. Testējam, garšojam. Grilēta. Vista. Ir. Kaut kāda putna veidīgs kaut kas. Savā laikā varētu būt, ka ir bijis putns. Kas tas ir? Ir ļoti plašs pielietots teiciens. Lidojoša. Vārde? Vai tā ir vārde? Jā! Ko tas tos? Nopietni! Tā ir vārde, kura vairs nelido, ja viņa grilēta. Es negribu redzēt to vārdi. Tāda viņa ir visaugumā. Paldies! Tagad, laikam, sāksim marinēt varžu kājiņas. Mazliet viņu saspaidīsim. Tad, kamēr vistiņas mūsu saucamās sauļojās, mēs sagriezīsim dārzenīšus, ko mēs pēc tam iesim uz grila un grilēsim. Viens tev sarkanais, viens man. Sagriezīs šo dzelteno. Tālāk ņemam burkāniņu. Un tagad mēs šo visu nesīsim uz grilu un grilēsim. Dodamies. Dodamies. Sākumā mēs apcepsim dažādus dārzeņus. Un uzliec uz grila šis abas vardītes. Liec uz grila vienu vardīti un otru. Tā kā pludmalē. Jā, mēs sauļojās. Jā. Galvenais neaizmirstam par mūsu skaistolītēm. Viena pusīte, otra pusīte, un tā visu laiku mēs palēnām griežam. Tur patē. Okay. Es likšu šeit. Uzliksim virsū. Un tagad nobeigumā mēs pieliesim klāt rumu. Uzliekam virsū rumu un dedzinām. Ir. Tagad viss apgrillējās līdz galam. Ļoti garšīgi, ļoti smuki. O jā, var just. Labai. Super. Ēdiens gatavs pasniegšanai. Un tagad liekam uz šķīvi sastāvu, ko mēs esam sagrillējuši un sacepuši. Tā, izdara šitā. Ir malacis. Ņemsim lauru lapiņu.
laurlapiņu. Tur ir rokās. Izdaram tā, liekam plaukstā iekšā un mēģinam kaut kādīgi vai tā saplēš un ieliec plaukšā saberzam. Izdaram šitā un uzliekam visu. Kāpēc man bija tā jāsasitās laurlapas? Izdalās labāk, viss tas laurlapu aromāts ir. Viņš ir bagātīgāks. Nu tā, vai tu spētu mājās šādu ēdienu pagatavot? Es domāju, ka es spētu, varbūt mēs neizvēlētos to vardīti, es vardīts vietā kaut ko citu, bet es domāju, ka jā. Jo šajā kombinācijā, teiksim, vardīts var aizvietot ar jebkuru citu veidu gaļu vai vispār bez gaļas gatavot. Jā, gan veģetāro ēdienu uztaisīt, vai ar vistas filējiņu, vai ar lielo filēju. Jebkura gaļa, principā, sadara šo ēdienu kombinācijā. Labu apetīti! Labu apetīti! Tā kā nākotnē vēlos būvēt savu sapņu māju, šodien esmu ciemos pie brīnišķīga uzņēmuma Greenspace, kuri cerams manu ieceri īstenos. Čau! Čau, Kaspar! Čau. Prieks tevi redzēt Greenspace'ā. Kāpēc mēs esam labākie, par to pastāstīs Lauma. Čau, čau, čau! Lauma, man interesē, kā viss šis sākās? Greenspace ir jauns stāsts. Greenspace ir jauns uzņēmums Latvijā. Esam dibināti 21. gadā. Un mēs redzējām tirgu vietu energoefektīviem mājokļiem, kas ir augstas kvalitātes, kas ir moderni un principā lauž tos stereotipus. Tā ir tapa mūsu mājas ar skaistām lielām stikla fasādēm, ļoti augstu energoefektivitāti, ar iespēju pielāgot māju savām sapņu vēlmēm. Un kāds ir jūsu ceļš uz ilgtspējību? Viss sākas ar materiāliem, ko mēs iepērkam. Tas ir šis pats koks. Vienmēr mēģinam izvēlēties materiālu piegādātājs, kas tuvāk pie mums ražotnē, jo arī tas, kā materiāls nonāk uz šejien pie mums, kur mēs viņu saliekam kopā, tas veido to CO2 pēdu, materiālu to dzīves ciklu un sākam ar to. Protams, izvēlamies lokālos ražotājus, izvēlamies piegādātājus, kas ir arī ilgspējīgi savā ražošanas procesā. Tad, protams, ar klientu to māju visu pielāgojam viņu tām vajadzībām un ekspektācijām. Vai man būs šodien tā iespēja redzēt, kā tās mājas top? Jā, protams, laižam! Laižam! Kaspar izstāstīja mazliet savu ideju. Esi pie mums, mēs daudz ko varam. Gribu dzirdēt, kāda ir tā tava sapņu māja. Man sapņu māja būtu, teiksim, tādā viens stāvs, melnā krāsā no ārpuses. Vai tas ir īstenojams? Jā, protams, mums ir dažādas ārējās apdares. Melna, balta, rozā, sarkana, dzeltena, vienalga, teiksim, jā. Kāda būs tā tava ideja, mēģināsim realizēt viņu. Man patīk mājas, teiksim, ar tādiem augstiem, pēc iespējas augstākiem griestiem, vai tas arī ir realizējams? Cik tu gribi augstus griestus? Virs 3 metriem ir tāda opcija vispār? Jā, ir iespēja, kad mēs ražošanas ciklā uzdizainējam tev specifisku māju ar paaugstinātiem griestiem. Nākamais jautājums par to, vai ir iespējams pieņemsim māju ar terasi ārpusē. Jā, protams, mēs dažāda tipa terases piedāvājam. Piedāvājam arī autonojumus un garāžas. Tu vari arī piesaistīt savu dizaineri, kas ir sadarbībā ar mums. Un tad mēs izdizainētu to iekšas komplektāciju. Mums ir kaut kādi savi standarta tifeida risinājumi, bet mēs esam ļoti atvērti priekš klienta individuālām vēlmēm. Principā tas arī viss. Galvenais tāda melna, skaista, garana. Vienā stāvā ar augstiem griestiem. Kaut kas līdzīgs varbūt šim. Patiesībā, jā, šitas ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Man gan ir jautājums, pieņemsim, ja ir tik nenormāli daudz logu, kur ir tie radiatori vai kur nāk siltums no grīdas? Jā, siltās grīdas ar ventilāciju un rekuperācijas sistēmu. Vasarā tu māju atvēsini, ziemā viņi ir ļoti silta. Man vēl viens jautājums, pieņemsim, ja es šādā mājā gribu ielikt kaut kādu kamīnu vai kaut ko tam līdzīgu. Ir iespējams? Protams. Mums klienti ļoti daudz izvēlās kamīnus un mēs pārdodam sajūtu. Mūsu mājas ir sajūta mājas, jo tu iegūsti to enerģiju. Tā ir tā miera osta, kur tu sajūti arī dabu, tu redzi visu tos pašus laika apstākļus, līdz lietus, līdz krīt sniegs. Un tādā veidā mēs izbaudam to visu vēl vairāk. Mans jautājums, kad šī māja varētu būt gatava? Vai tev ir zemes gabals? Nav. Tev no sākuma jāatrod ir savs zemes gabals, vai nu mēs tev palīdzēsim viņu atrast caur mūsu sadarbības partneriem. Tad, kad mums ir zemes gabals atrasts, tad mēs projektēsim tavu konceptu, saskaņosim tev būvotļauju. Šis periods aizņem aptuveni no 3 līdz 6 mēnešiem, un tālāk mēs saņemam būvotļauju un mēs sākam būvēt. Būvniecība aizņem no 4 līdz 6 mēnešiem. Ātrākais 8 mēnešu laikā, vēlākais 12 mēnešu laikā. Mēs piedāvājam pilnu apdari, ko noteikti tu arī izvēlētos, ka tu atbrauc, paskaties, kā puiši strādā, izvēlies tikai materiālus,
kādus tu gribētu savā mājā. Pēc gada es jau varu iet vākties iekšā. Jā, tieši tā. Dzīvot. Iesim pie konstruktora, paskatīsimies, kā top tava māja. Tik nenormāli forši redzēt, kā tā ideja top par realitāti. Te mēs redzam visus mezglus, te mēs redzam iekšsienas, starpsienas, kā māja vispār tiek savienota. Un tu redzi katru detaļu, un no šādiem te elementiem tiek veidota tava skaistā māja, kur tev kalpos 100 gadus. Ja vajag, mēs varam māju arī uz ūdens uzbūvēt. Nopietni? Tiešām. Paskaties. Wow. Čau, Gati! Čau, čau! Nu, kā top man māja? Pastāstīsi? Nu, viss sākās šeit. Tā, kad tu esi saskaņojis augšā projektu, mēs pasūtam riedes līmētās brusas, pat Latvijā augušas visas produkts. Brusas nonāk uz mūsu K2 Hundiger iekārtas, kas tiek precīzi safrēzēti tieši tavam projektam ar tavām izvēlētām visām niansēm. Iekārta strādā uz milimetru precizitāti, tiek izskaust visas cilvēciskās kļūdas. Un tālāk jau, kad ir brusas safrēzētas, viņas smuki aiziet uz rokas apstrādi. Uz rokas apstrādi mēs varam iet tālāk uz nākamo zonu. Nu tā, esam rokas apstrādes zonā. Šeit tātad brusas, kas nāca no Hundiger, nonāk vīru gādībā. Tātad vīri šeit pēc projekta vēlreiz pārbaudīs, vai visas brusas ir izfrēzētas pareizi tavam projektam. Tie staķņi, kas tavā mājā būs eksponāti redzami, tad viņi veic virsmas vizuāli pārbaudi, noslīpē, nofrēzē, lai krāso tavu zonā, kur nonāks brusas pēc tam. Viņas ir sagatavotas un viss atbilstoši labām kvalitātes prasībām. Šeit ir rokas apstrāde tālāk, tad mēs jau varam doties uz krāsotavu zonu. Dodamies. Aiziet, aiziet. Oho, kas notiek šeit? Un šeit mēs ražojam arī mūsu mājām iekšdurvis, lai viņas sakrist ar iekšējās apdares paneļiem un saplūst kā viena skaista siena. Wow, super! Tā, nu mēs esam nonākuši krāsotavu zonā, kur brusas tiek sagatavotas krāsošanai. Katra brusas savienojuma detaļas mēzgli tiek apstrādāti ar galašķietas bloķētāju, lai tur papildus mitrums netiek un brusa neuzbriest, lai māja var stāvēt ilgi, vairāk kā 100 gadus. Un, protams, pats galvenais, kas jums interesē kā klientiem, māja tiek apstrādāta jūsu izvēlētā tonī. Mans tons bija melns, līdz ar to tad šeit arī top. Mierīgi, arī melnu varam nokrāsot. Ok, perfekt. Nekāda vaina. Nu, klau, esam noslēdzošajā posmā. Tātad mājas montāžas zona. Šeit mēs samontējam gan ārsienas, gan iekšienas, gan jumta paneļus. Izmantojam superīgos taureņgaldus, kas mums ļauj to visu darīt daudz ātrāk, precīzāk un kvalitīvāk. Šeit tātad sagatavojam visas sienas, visus elementus, tālāk jau uz transportēšanu uz tevis izvēlēto foršo zemes vietiņu, kur tu arī gribēsi dzīvot. Nu, izcili, perfekt. Ejam tālāk. Parādīšu, kur ir gatavā produkcija. Nu tā, mēs esam nonākuši zonā, kur ir gatavās mājas produkcijas. Šeit, tu redzi, jumta paneļi sagatavoti ir priekštransportēšanas. Šeit mēs redzam, iekšienes šādi tiek sagatavotas. Lūk, arī mūsu skaistās ārsienas. Redz, visi staķņi ir smuki nokrāsoti, sasekti, sagatavoti transportēšanai uz objektu. Jā, man vienīgais jautājums ir, kā jūs šo te manu māju transportēsiet uz to manu zemes gabalu? Pavisam vienkārši. Mēs pasūtām smagās mašīnas, fūres, tiek sakrauti atsevišķi mājas elementi mašīnā, un tad jau pēc projekta viņu kā mazs Lego tiek salikts objektā. Viss ļoti vienkārši. Man būs iespēja arī apskatīties tās mājas, nu, jā, apmēram dzīvāk. Starp citu, mierīgi var doties Zamaciem, kur notiek vairāk māju mūsu būvniecību, un tur tu visu pa savām acīm var ieraudzīt. Super, milzīgs paldies tev! Labi, čau! Lai izdodas, tiekamies! Paldies! Finanšu eksperts sadarbībā ar Luminor banku. Ilgspējīgs produkts ir tāds ieguldījums šobrīd populārākie, kas izslēdz dažādas ieguldījumus, kā piemēram naftā vai citos intensīvus izmešus radošos produktos vai nozarēs. Bet šāda pieeja ir salīdzinoši virspusēja, jo viņa mums nepalīdz kā sabiedrībai kopumā samazināt ietekmi uz klimatu. Tāpēc manā skatījumā ir ļoti būtiski iet šo soli tālāk un skatīties uz uzņēmumiem, kuriem ir izstrādāti plāni, kā kļūt ilgspējīgākiem ilgākā termiņā, bet kuri palīdz ekonomikai šobrīd un varbūt tuvākajos gados veikt šo transformāciju. Ilgspējīgi ieguldījumi principā ir dažādi vērtspapīri vai produkti, kur ir pieejami klientiem, ieguldītājiem. Un šiem produktiem ir tāda rakstura īpašība, ka viņi ņem vērā kādus no tā saucamajiem ESG vai vides, klimata
vai sociālajiem vai pārvaldības faktoriem. Vispopulārākie ir ieguldījumi, kas ņem vērā dažādus ietekmes uz klimatu, dažādu izmešu radīšanu un tam līdzīgi. Pieejami ir produkti, kas ir nopērkami gan biržās, gan caur dažādiem izplatītājiem, gan arī Latvijā, ja mēs skatāmies, tad arī, piemēram, pensiju plāni 2. un 3. līmenī. Tā kā, šobrīd pasaulē ir pieejami ļoti plašs loks ar dažādu veidu ieguldījumiem. Ļoti būtiski atcerēties par šiem mērķiem. Mērķis nav turēt tikai savā ieguldījuma portfelī šos produktus, kuri ir izslēguši visus kaitīgos investīcijas, bet ir svarīgi domāt par šo transformāciju. Svarīgi, lai šiem uzņēmumiem būtu izstrādāti plāni, kā nonākt līdz klimata neitrālajai, piemēram, 2030., 2040. vai 2050. gadā. Kopumā pasaulē un arī Baltijā mēs šobrīd novērojam, ka ilgspējīga ieguldīšana noteikti ir kļūst aktuālākā ieguldījuma tēma. Katram ir dažādi šie izvēles kritēriji, ko investori piemēro savām izvēlēm un ieguldījumiem. Bet vērojot nozares attīstību, noteikti var teikt, ka ilgspējīgi faktori kļūst arvien aktuālāki un svarīgāki. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need, all you need, all you need is a phone. All you need, all you need, all you need, all you need is a phone. Maksājumu termināls tavam biznesam tagad pieejams arī telefonā. Saņem maksājumus no klientiem bez papildu maksas līdz gada beigām. Uzzini vairāk Luminor LV. Luminor.